Tātad mēs tagad drusku parunāsim par šo visu šo te, kas tas par zvēru, šis te Jupiters, jā, Jupitera piezīmju grāmatas, jā. Nu, lūk. Un atkal tie, kas ir stādājuši gan ar dažādiem tā sauktējumiem, angliski saucot par workbench, jā, tur zināmas analoģijas ar to, tā darba vides pēc būtības, jā. Nu, tā tāda ļoti universāla darba vide. Īstenībā, lai gan pārsvarā viņi izmantot ar Pythonu, īstenībā teorētiski varētu arī C-valodā vai pat ļoti reti, bet ārvalodā varētu, jā, jo Jupiters, ko nozīmē Jupiters, jā? Jupiters nozīmē Jūlija, viena valoda, Pythons un R, jā, 3 valodas, kas ir tās domāts, tās pirmās 3 valodas, kas bija domāts Jupiter. Nu, iznāca tā, ka Pythons dominē, jā, citās valodās jau ir citi rīki, jā, bet tā ideja tāda, ka mums, principā, tā kā liela, milzīga web lapa, jā, tīmekļa lapa pēc būtības tā ir, ar caur kuru mēs komunicējam, nu, ar kā saukto kodolu, kādu programmatisku kodolu, šī ir Pythons, kas darīs tās mūsu lietas, jā, izpildīs mūsu uzdevumus, jā, un mums ir tās divas pamata šūniņas, jā. Mēs strādājam šūniņām, un te mēs redzam, kā Google saucams par kods un teksts, jā, tad kods ir kaut kas tāds, kas tiek izpildīts, un teksts, līdz šim mēs visi šīs šūniņas, ko mēs skatījāmies, ir bijuši teksta šūniņas, tad tās domātas kam, nevis datoram, bet mums cilvēkiem, jā. Tad pēc būtības ir cilvēki, kas šādā veidā rakstīja grāmatas, jā, ļoti dažādi veidi, ļoti plaši veidi pielietojums, jā, jo mēs redzam šeit, jā, pats kreisajā pusē, jā, te ir smuki, izveidojās smuki, naturāli šis te saraksts, nodaļas saraksts, tematu saraksts, jā, lūk. Un, jā, tad mēs varam palaist šīs šūniņas pa kodu pa šūniņām, jā. Tā ir liela atšķirība no parastās standarta programmēšanas. Te ir savas īpatnības, jā. Tie, kas ir, jūs nezat standarta programmēšanas, jums ir vieglāk. Jo tie, kas pieņemsim 10 gadus, man pieņemsim, ka sāk strādāt jau 15 gadu pieredze, bija relatīvi grūti pāriet šo režīmu, jā. Protams, joprojām sanāk, es strādāju dažos režīmos, jā. Šis te piezīmju grāmatu režīms, jā. Nu, viņš ir tad, kad mēs vēl esam darba režīmā, un īsti bieži vien tā ir, mēs vēl nezinām, mēs esam tādā pēdējums režīmā, un datu mītīšanas režīmā, un ļoti piemērots ir, jā. Tas nav gala produkts, jā, bet tas var būt gala, tas ir veids, kā dokumentēt, kā mēs nokļūstam pie šī ceļa gala pēc būtības, jā. Un atkal te moments tāds, ka ar šiem modernajiem rīkiem tā dokumentācijas daļa ir daudz patīkamāka, jā, man pieņemsim uz 5 gadiem, pavadīja daudz nācās tekstu rakstīt, tā teikt, daudz rakstīt vienkārši, jā. Tagad brīži vien, tā teikt, jā, ir labi satrenēts, jā, ir, tas noteikti, protams, daudz ātrāks, vismaz tā daļa, jā, tas ir domāta cilvēkiem. Nu, lūk, tātad pamatdomas ir 2 šūnas, jā. Jā, mums veidojās, tad būs stāsts. Viņš piekrīt, ka šeit veidojās stāsts, un tad labs notebooks, laba piezīmju grāmata ir tāda, ko tu vari izlasīt no sākuma līdz beigām. Jā. Atkal visu, protams, tieši, kad es stāstu, visu nevar izstāstīt, jā, bet iespējams, pēc tam viņi var apstīst vēlreiz, jā, izlasīt vēlreiz, jā. Un te būs dažas bāzes lietas, jā, šīs te ir dažas bāzes lietas, ko pa bāzes komandas, jā, bet tās mums vajag tad, kad mums būs kods, jā, mums koda nav. Koda šūniņas vēl nav bijušas, tikai teksta šūniņas, jā? Tad atkal. Vēl viens bonus moments ir, kā dažāda veida vizualizācijas ir pieejamas, tā sakot, iekšā šajā kodā, jā? Un ir arī iespējams, lai gan šis ir Jupyter notebooks skatās interaktīvs, jā? I nozīmē interaktīvi, Python notebook, oriģinālais nosaukums IPyNB, nozīmē interaktīvu Python notebook. Tas bija oriģinālais, pēc tam viņi pārgāja nosauc Jupiters, jā, jo vēl gribēja Julia un R lietotājs pielikt klāt, jā. Bet principā tā doma ir tāda, ka var arī statiski. Es varu aizsūt failu lejuplādēt, aizsūtīt viņu pēc būtības ir weblapa, un cilvēks var arī redzēt arī rezultātus. Bez tā strādājuša koda var vienkārši izlasīt tādā pašā veidā, tādā pasīvā režīmā. Drusku tā kā mēs tagad darām, mēs pat labāk neko nedarām, mēs tikai pēc lasām, vai ne? Nu, lūk. Un tā kā jau minēju, kur mēs esam šeit konkrētā vidē, šis Google Colabs, jā, ir šī brīvā vide, jo kāds ievēroja, ka man pirms kādām 20 minūtēm bija pārtraukums, Google atliek paziņojumu, ka viņi bija atslēguši mani, tāpēc, ka bija pagājusi stunda, un es nebiju neko daudz darījis, jā,
un ar to jau sākās ir Amerikā jau, man liekas, rīts, jā, un, protams, ir resursi, tu pusstundu neko nedari, viņi tev, ko viņi dara, vienkārši atslēdz to virtuālo datoru, jā, lūk. Un tas lielais pluss ir tas, ka mums nevajag neko, mums vajag tikai internetu pieslēgums pēc būtības, jā, un Google kontu, un mēs varam teorētiski no savu telefona, no sava rokas pulksteņa viedā pieslēgties, teorētiski gribam. Protams, no telefona varam darīt jau kādā veidā, kura pasliktākais dators mājās, jā, mums strādās, jā, mēs varam veikt ļoti svarīgu analīzi, jā, un nav svarīgi, jā, un to jau Aigars teica, jā, skatīšanai var. Piemēram, var nosūtīt saiti uz savu GitHub, pieņemsim, jā, ja tīkla pieslēgums, jā, un cits variants ir eksportēt kaut vai uz PDF, un ir citi formāti, jā. Lūk, jā. Pieņemsim, ko viens piemērs, man jautājums bija Aigaram, ko darīt, ja cilvēki, es tos par vecmāmiņas problēmu, jā. Klasisks problēmas ar programmēšanā, jā, un Pythonam arī īpaši, jā. Bet pieņemsim šeit, ja jūs iet uz šo saiti, jā, tad šī ir pasīva saite, tad pieņemsim, piemēram, šī ir pasīva, statiska lapa, tam, ko mēs darām šodien, jā. Statiska lapa. Šim materiālam, jā. Te viņu nevar, jā. Šī tad atšķība, jau ir GitHub, jā. Tas bieži viens no klupšanas akmeņiem, kas strādā šim te notebooku, jā. GitHubs mums nepiedāvā šādā formātā, ir citi veidi, bet kā statiska lapa, ja strādām, te visu, ko mēs te runājam, jā. Un es jau liku nedaudz izmaiņas pielikt klāt par NumPy, kaut kur šeit būs NumPy, kaut kur jābūt, es paspēju pielikt klāt. Skatāmies šeit, kaut kur bija NumPy jābūt. Jā, to, ko es pieliku klāt, ko mums lekcijas vidū jau pieliku klāt. Tas jau parādījies publiski pieejams, ko es pieliku klāt, jā. Lūk, jā, tas ir viens veids, jā. Protams, ir veids arī, ka te pieņemsim Google, jā. Download, jā, viņš pieliek tikai Python, IPNB, jā. Bet ja jūs lokāli kā Aigaram, jā, tad ir iespēja dažādi citi eksporta rīki, jā. Ir dažādi veidi eksportēt arī internetu. Dažādi, man ir bijis arī tādas interaktīvās weblapas var taisīt un visādi brīnums var taisīt, bet statiskais veids, jā, ir dažādi tā sauktie renderētāji, kurš strādās jebkuram lietotājam, jā, viņš vienkārši apstās virzītā grāmata pēc būtības, jā, tādā veidā, jā. Un viņš netiek klāt, pirms tur nav Pythons vairāk, nav pieslēgumi pie Python, tā ir atšķirīga, jā. Šeit mums ir pieslēgums pie kaut kāda servera, atkal. Idejiski tas servers varbūt jūsu pašu lokālais mājās, mūsu mājas datoros varbūt, jā. Par to jau es saku runāšu to, stāstīšu, kā to darīt lokāli, jā. Ja jums kaut kādi īpaši jums sensitīvi dati vai kaut kas tāds, protams, jūs gribat strādāt lokāli noteikti, jā. Tā teikt, protams, Google, jums attīst smilšu, kas šeit ir uztaisīti Google, tas no tāda viedokļa, it kā no drošības viedokļa nav nekas traģisks, jā, bet, at otras puses, mēs vienmēr visi gribam dot Google, viņi jau protams sola, ka šis pilnīgi šās nekādā gadījumā netiek nekas izmantots, bet, nav dzirdēts par drošības noplūdēm tieši kolabā, jā, bet, atkal, kā jau vienmēr mēs zinām, gan ģeopolitika un dažādi citi iemesli dēļ, kāpēc nevajag, kas sakot, lielām firmām, iespējams, nevienmēr vajag paļauties, vai ne? Lūk, bet no ērtības viedokļa, katrā ziņā tā ir tā maksa, tas fausta darījums notiekās. Lūk, jā. Jā, un vēlreiz, kas ir vēl viens liels pluss? Ne tikai mēs varam dabūt jums ļoti vajag, dabūt arī ļoti, tā sakot, grafisko pātrinātāji arī, protams, tādām nedaudz smagākām darbībām varam dabūt, tas jums datorā nav pieņems, ļoti vecs dators, var gadīties tā, bet arī ļoti ērta Google Drive integrācija, jā, starp citu, to es parādīšu, vēlāk iespējams, jā, kā jums izpildīt darbu, jā, Save copy and drive, jā, tad visi, kuriem šajā brīdī jūs dabūsiet lokālo savu kopiju, jūsu drivā būs jūsu notebook, šīs notebook kopija, jā. Tā kā jūs varat pildīt viņu, un jums būs tā jūsu lokālā kopija, nevis šī konkrētā, jā, kas ir bāzēta šeit, un attiecīgi, jo bieži jautājums, kādās izmaiņas, kaut ko te pamainīšu, jā, un es gribētu saglabāt izmaiņas, jā. Jūs gribat manējot, tad jums jātais file downloads, jā. Un pēc tam, kur jātur, jā, daudz ērtāk ir viņu glabāt mums drivā, jā, tad viņš vienkārši pieejams jūsu drivā un jebkurienes, jā. Lūk, jā, vēlreiz būtībā saku, tas, ka kolaps ir principā Jupyter Notebooks ar tā teikt, ar
estētiku, ko Google dizaineri uztaisīs par estētiku, dažādām ekstrā lietām, bet principā tas pats vien ir. Trade-off, lūk, es jau saku, ka ļoti viegli strādāt, bet ir tas moments šis te, dažreiz ir latents, dažreiz šis tīkls, dažreiz drusku kaut kas serverī kāds blakus kaimiņš, kaut ko ļoti aktīvi darbina, dažreiz tur serveris, kas sakot, dažreiz arī Google serveris, kas sakot, ir lēnāk, pārsvarā ir ērti, un viens mīnus, kas jau minēts, ka, pēc būtības ir jau AI integrācija, bet es teikšu, ka Google, lai gan paši Google rīki, AI pāri tie Gemini ļoti labs modelis, es lietoju savādāk, lietoju ar API, viņu šī integrācija laukos ļoti klibo, viņi solīja 2 gadiem, un lēnām viņi baidījās, viņi vienkārši tur nebija resursi, un katrā ziņā tagad tas ir pieejams, mēs varam labot AI asistentu arī šeit, viņas vēl par brīvu, bet man patīk lokāli strādāt daudz ātrāk katrā ziņā, tā asistents, tā plūtas darba, tas ritms ir ātrāks, atkal, bet ja vajag ātri kaut ko izdarīt, vai kaut ko darīt, tad nav tiešām, nezinu, ko es šeit datorā esi, un tu zini, kas sakot, un nav nekas tur uzstādīts, tad šī ir liels plus, jo kas vēl viens moments, kad šīs biblioteks, viss, kas ir vajadzīgs darba datiem, un tīpaši mašīnu mācīšanos ir Google Colabā uzstādīts. Savādāk jums iespējams jāpavada būtu kādu pusstunda uzstādot savu projektu konkrēto. Tas būtu mums jēga. Kad neviens nav darīts, bieži nedara. Un tad es saku, pēc man būs atsevišķi, ko mēs kā uzstādīt. Tie, kas gribēs, parādīšu kā to lokā uzstādīt, bet parunāsim par Markdown. Tad mūsu šis te teksts, kā tiek rakstīts notebookos, izmanto Markdown sintaksi. Un kas ir Markdown? Tas ir ļoti vienkāršs veids, kā strukturēt parasto tekstu. Un to pamats var apgūt 20 minūtes, pat ātrāk mēs apgūsim, vēl 5 minūtes var apgūt, un ar to var ļoti tālu tikt. Tad, kas mums ir vajadzīgs? Mums vajag virsrakstus, labā praksa būtu tikai vienu augstākā līmeņa virsrakstu likt. Tad liekam otrā līmeņa virsrakstu, tad daudz grib, un tad apakš virsrakstu, tāpēc kā Wordā, tāpēc kā jebkurā citā strukturētā veidā. Ir daži veidi, kā formatēt ar vienas zvaigznīti abās pusēs, tad ir itālika, slīpais, bolts, divām, un tad, protams, kas bieži mums vajag sarakstus. Un arī ļoti vienkārši, vai nu ar mīnusiņu vai zvaigznīti, bullet list, un vai arī ar skaitļiem rakstam šādi, Un te ir sintaks arī, kas ļoti svarīgi, protams, ir saites, un alternatīvais, un arī kā taisīt bildes. Un šī gadījumā bildei man nav adrese, es neesmu ielicis, un tas pamats, tas ir viss, kas būtu jāiemācās, Un kas tad notiekās? Cik jautājumiņu maziņu kode, tas ir mīkstinājuma zīmes, tas ķeksīts. Kurš tas slīp uz koda zīmē? Tā ir ēcīte, tas ēcīte, tas tik backticks, saucamais ēcīte. Tas ir kreisā, jums tastatūrā varētu būt... Escape, zem escape ir tas, tā ir ēcīte, backtick, To var arī vienkārši copy-paste apstīties, Un tad viņš ir kā tas vienkārši, lai attēlotu koda šūniņas. Bet atkal atceries vēlreiz. Mēs izmantojam Markdownu, lai vienkārši rakstītu, veidot stāstu, ko aprakstītu, Dators, Pythons, Python kodols, Pythons neizmantos to tādā veidā, lai viņu kaut ko darbinātu, Tas ir veids aprakstām. Un tad ir arī citas lietas, ko darīt, tur var likt tabulas, matemātiku, dažādas formatēšanas, Tie, kas grib vēlreiz iziet cauri, ir ļoti GitHubam ļoti labs saiti šeit, Arī tas pats, ko es stāstīju, padzirdīt, viņš parāda, ka iesiet ārpus šī te Google, Un rekwītis, tas pats, ko es stāstīju, šeit arī var redzēt, Un kā tā ideja ir? Ideja ir tāda, ka mums nav jāraksta HTML, Tie, kas ir jau gudri lieto ikdienā HTML, var arī, es arī mācu tīmekļa kursus, zinu HTML, protams, bet ikdienā ir daudz ātrāk rakstīt Markdown nekā rakstīt HTML, jo aizmugurē
šis te Jupiters, jā, tā teikt, renderēs to pārveidot šo te uz HTML, jo mēs esam weblapā, jā, weblaps viss satur no HTML, CSS, JavaScript, vai ne? Bet attiecīgi, bet mēs negribam rakstīt, jā, bet mēs negribam plain text, un tad šis ir ļoti labs kompromiss, jā. Lūk, šādi izstāst, tad šis te viss, te var redzēt, kā Google Columns to piedāvā, viss redz, jā. Kreisā pusē ieslēdz redaktoru režīmā, jā, un, nu, lūk, un te ir tas, ko es daru, es pieņemsim vēl ceturtā līmeņa virsraksts, tas ir trešā līmeņa virsraksts, šis te, jā. Lūk, tie mums visi ir emoji, jā, lūk, jā, ir tālāk var redzēt, jā, es varu pieņemsim pielikt klāt, jā, šeit 2, jā, otrais, jā, un tā tālāk, jā. Un te var redzēt, jā, kaut kur šeit var redzēt, jā, kur ir otrais, jā, kur ir renderējies, tad viņš tā parādās kā šeit, jā. Nu, lūk, jā, tā ir tā ideja. Jā, nu viens, kas moments ir, kas man Google Columnā, te ir shortcuts, es gribētu esmu beidz redzēt šo šūnu, es gribētu aizvērt, jā, un te ir close markdown editor, tas es izmantoju šo, ir arī, starp citu, helps, jā, tools, keyboard shortcuts, jā. Te var apsies shortcuts, var uzliet, ka ir daudz, tie shortcuts ir daudz, ļoti daudz, jā, ir lietas, kas tu formatē SQL, jā, daudz, kas ko var formatēt, jā. Lieta ir tāda, ka ne visi shortcuti dažreiz it kā rādas, ka shortcuts ir, bet viņam var būt konflikts kaut ko citu jūsu operētāju sistēmā, jā, diemžēl, jā. Es zinu, dažreiz jums Mac, dažreiz jums Windows, jā. Viņas Mac, tad nebūs kontroli, būs command, pieņemsim. Viņas Mac, tad būs command, jā, šie shortcut. Shortcut ir ļoti laba lieta, bet man lokāli strādā daudz labāk nekā šajā Google Columnā. Tā kā šī gadījumā, jā, viņas kontrolente, jā, kā aiziet ciet to notebooku, jā, nu, viņš nebūs, nevienmēr visi shortcuti būs pieejami, jā, bet it kā, nu, viņi ir, jā. Un tā ir vēl viena tas mīnus šim te tīmekļa mākoņa risinājumiem, jā. Nu, lūk, tā. Labi, tad tā ir tā ideja par markdown šūnām. Mēs vienkārši ātri, pieliek kaut kādas dažas šos te restītes, pieliekam, mums dabūjam virsrakstu. Un kāda tas labums ir, lūk, šeit redzēt šo piemēru, šī piemērā vēlreiz, jā. Tad šis te dabūja 2 restītes, tad otrā līmeņa virsraksts. Šis ir trešā līmeņa virsraksts, ja mēs apsīsimies šeit, jā. Reku markdown basics, jā. Reku viņš ir, jā. Markdown basics, jā, parādās, jā. Lūk, jā. Ok, tā ir tā ideja. Nu jā, es te biju pielicis klāt, varbūt jūs varat pamēģināt labs laiks pirmo šūnu rediģēt. Tā kā es parādīju, kā to rediģēt, vienkārši pamēģiniet rediģēt tāds mazs mikro uzdevums, nav nekāda atzīme nekas, jā. Pamēģiniet paši, tā kā es parādīju piemēru, jā, kā tur rīktienis, kā pat un official pants dokumentācija, jā, un likat savas lapas un kā to darīt, jā. Šāda formā 3 bullet list sarakstu, jā. Es parādīšu, kā tas izskatās, lūk, šāds viņš izskatās, jā. Rekuši pikers, jā. Un tad jums būtu jāizdara, kas vienkārši iet uz leju, jā, šeit, nākušā lietā, jā, šeit. Pirms tā code cells, esam šeit skatāmies. Code nē, tekst, pieliekam klāt, šeit jaunu tekstu šūnu, jā. My own markdown, my first markdown, ja? My first markdown, un attiecīgi pamēģiniet šādā veidā uzlikt nelielu sarakstu, ja? Pamēģiniet pāris minūtītes, ja? Tāds mazais mikrodarbiņš, ja? Pāris minūtītes, un skaties, kā jums sanāk. Un atkal atgādināšu, ka vēlreiz iesaku jums vispirms viņu nokopēt sevi copy and drive, tad jums būs pašam sava kopija, ja? Lai jūs pēc tam varat saglabāt šo darbu, ko jūs darat, ja? Attiecīgi, jā. Un atkal, kā es aktivizēju, es vienkārši ar pēli uzspiežu šūnas, jā. Nu, lūk. Tad šādā veidā padarboties, jā, un attiecīgi šeit ielikat ko. Šādi, vai ne? Un attiecīgi, ko es rakstu? Nu, pamēģiniet, jā, paši. Ļausim pašam uzrakstīt kaut kādas 3 lapas, jā. Jums nav tas jāiesniedz, ne tagad, jā. Pēc tam to lapu, šo te notebooku varēsiet iesniegt šodienas vai, līdz nākšana nodarbību varēsiet iesniegt, jā. Jā. Jautājums ir Aigaram par saglabāšanu. Jā. Nu, lūk, es stāstīju 2 veidi, kā saglabāt. Nērtais veids ir lejuplādēt, kad es pabeidzis, jā, pirms veidi, kā sakot, pēc kafijas, īstenībā jau šis teksts saglabāsies, jā.
kas var pazust, kolops jau neslēgs, to tekstu nedzēsīs, ja? Bet kas var pazust, ir savienojums ar to serveri, ja? Šo pieslēgumu datu, kas ar to apstrādē, ja? Līdz ar to, ja jūs kaut ko rediģējat tekstu režīmā, nu lūk, jā, kā atvērt pēc tam, tāpēc ir labāk, es jums saku, ar kolabu jums būtu kas jādara, jums būtu upload notebook, jādara šādi, ja? Nu, jā, vai jābūt kaut kādam datoram, jo kas notikās? Kā šis notebooks strādā? Varbūt tie, kas ir pievērš uzmanību adresei, jā? Pirmais ir Google servers, jā? Pēc tam ir GitHub, viņu tā adrese, tad Google.com, tā ir oficiāla adrese Google, ja? Viņiem zem GitHub, un tad parādās, tas ir mans lietotājs GitHubā, SMS, ja? Un tas ir šis konkrētais kurs, ja? Konkrētais projekts, ja? Tad ir zināms sintakse, ja jūs varat publicēt daudzi, Google atbalsta, jums pieņem GitHub.com, viņš atbalsta šo te pieeju, ne tikai GitHub, citām vietām arī. Tas ir vēl viens veids, kā strādāt. Bet daudz vienkāršāk ir darīt šādi. Jā, jums sākumā save copy and drive, pēc tam no Google Drive atver, viņš atveras automāts. Jo kāpēc? Google Drive, tāpēc kā kolaps ir Google produkti, jā? Un tad atveram to pēc tam. Save copy and drive, to es iesaku jums. Tad jums būs nevis day one, bet copy of day one, jā? Varu parādīt jums arī uzreiz, vēlreiz, ja kāds neredz, jā? Tad šī gadījumā save copy and drive, jā? Un skatīsimies, kas notiksies. Vai viņš atveras man jaunā logā? Es tad neatceros. Jā, atver jaunā logā, redziet. Un tagad šis ir mans Google Drive kopija, pilnīgi privāta, jā. Nevienam nepublicējama, jā, attiecīgi, jā. Un pēc tam, kā vēl atvērs, iet savā Google Drive, viņš būs, man liekas, zem notebooks, nu, tur var atrast ļoti viegli, jā. Un, protams, viņi var pamainīt nosaukumu. Mana kopija, mana kopija, jā, mana kopija, jā. Vai vēl kopija, jā, nu vienalga, pa tēmu varbūt, jā. Un attiecīgi tas dzīvos jūsu Google Drive. Ko mums no Google Drive varam lejuplādēt jebkurā vietā, jā. Vienīgais, kas ir moments, ir ar to glabāšanu, save, jā. Iesaku tomēr save izmantot, kontrolēs strādās, jā. Jo tad automatizācija tur īsti, viņam kā Google Drive automāti jāglabājās automātiski. Nevienmēr tas nostrādā, jā, kontrolēs droši, jā, tajā ziņā. Nu, lūk. Un pēc tam vienkārši nospiež un atver, ja? IPNB. Tad Google Drive zinās, ja ir IPNB pagarinājums, ja? Jebkurš IPNB fails jums Google Drive iemetīsiet, varēs atvērt viņu mierīgi vaļā. Nu, lūk, ja? Tā divi varianti, ja? Ja jūs gribat tā, ja jums negribat Google Drive, tad jūs lejuplādējat, ja? Un pēc tam uploadojat. Nu, tas ir tā ķēpīgāk, un tā es parasti nedaru, ja? Jo tad tas vienkārši, ja? Bet tā var darīt arī. Jā. Tā, labi. Nu ko, es drusku kādu 2 minūtes mikropauzīti. Mini pauzīti, kamēr jūs padarboties, nu tad pauzi 3 minūtes, pauzi 3 minūtes. Jā.